Čau visiem! Manās rokās ir nonākusi FX3 Cinema-Line kamera. Tā ir ļoti līdzīga Sony A7S III kamerai, bet ar ko viņa atšķirās, to tad es šodien jums pastāstīšu. Tātad pirmais, šī kamera pēc izskata ir mazliet kompaktāka, jo viņai nav skatu meklētājs. Līdz ar to viņa ir paredzēta lielākoties tieši filmēšanai. Nākamā lieta, pogu izkārtojums ir pavisam citādāks, un arī tas ir tieši paredzēts lielākoties, lai ērtāk būtu filmēt. Un tā saucamais joysticks šai kamerai atrodas augšpusē, 7S III kamerai joysticks atrodas aizmugurē. Kameras korpusā jau ir iestrādāti stiprinājumi, kur mēs varam pieskrūvēt dažādākos gadžetus. 7S III kamerai to var izdarīt šādā te rāmī, pievienojot rāmi kamerai, bet tas uzreiz visu to padara milzīgi lielu, smagu un nepraktisku. Vēl šai kamerai, veicot ierakstu, deg sarkanas lampiņas. Un ir ļoti ērti pamanīt, ka viss ir kārtībā. It īpaši tad, ja jūs lietojat vairākas kameras uz statīva. Komplektā šai kamerai nāk rokturis, kurai ir 2 XLR ieejas un kuru var pieskrūvēt pa tiešo pie kameras korpusa. Un pievienojot šādi te rokturi pa tiešo pie korpusa, nav jāizmanto nekādi citi vadi, lai pieslēgtu audio. Un papildus rokturī arī vēl ir stiprinājumi, pie kuriem jūs varat pieskrūvēt dažādas papildus lietas. Mikrofons gan līdzi nenāk, bet to var piepirkt atsevišķi. Audio ierakstam ir ļoti daudz un dažādas regulēšanas iespējas. Līdz ar to jūs varat panākt tieši tādu ierakstu, kā jūs vēlaties. Tātad vēl viena ļoti būtiska lieta šai FX3 kamerai. Ja 7S III kamerai pie slēdžu pogas ir izslēgt slēdzis, tad šai kamerai tur ir zoom funkcija. Ko tas nozīmē? Tātad, ja jūs iegādājaties speciālo zoom objektīvu, kuram ir elektroniski šāda te funkcija pietuvināt un attālināt, tad ar šo te slēdzi jūs to varat izdarīt daudz vienkāršāk. Un tas vēl nav viss. Izmantojot Clear Image Zoom funkciju, jūs jebkuram objektīvam varat iegūt papildu zoomu. Nu, piemēram, paņemam 50 mm objektīvu, un tadā viņš mums pēkšņi ir zoom objektīvs. Un kas ir pats galvenais? Nezaudējot attēla kvalitāti. Kā jau sākumā minēju, šis aparāts ir mazliet biezāks. Kāpēc biezāks? Jo viņam iekšā ir iebūvēts ventilators. Tas palīdzēs veikt garus ierakstus un aparāts nepārkarsīs. Bet šai FX3 kamerai ir arī mazais brālis FX30. Tā ir vienkārši ļoti līdzīga kamera, tikai ar crop matricu. Un papildus, protams, ir ļoti daudz crop izmērā objektīvi, jeb APS-C, kuri būs paredzēti tieši šai kamerai. Tātad neliels rezumē. Ja 7S III kamera ir paredzēta filmēšanai un fotografēšanai, tad FX3 kamera lielākoties ir paredzēta filmēšanai ar ļoti daudz labām papildus funkcijām.